19. maija rītā Daugavpilī notika ilgi gaidītais notikums. Satiksmē Piena kombināta mikrorajonā tika atvērta liela estakāde, tādējādi nododot eksploatācijā projektu Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumu. Tas ir svarīgs solis satiksmes noslogojuma mazināšanai šajā pilsētas daļā, kas ir apgrūtināta dzelzceļa pārbrauktuju dēļ. Būvniecības valsts kontroles birojas sāka jaunā pārvada pieņemšanu jau pagājušā nedēļā, un tagad, pabeidzot pēdējās detaļas un nokārtojot visas formalitātes, šī procedūra beidzot ir galā. Ņemot vērā šīs būves īpatnības, biroja speciālisti veica uzmanīgu visas estakādes elementu apsekošanu, kā arī rūpīgi izpētīja visu šī projekta dokumentāciju. Ceļa pārvada kopējās izmaksas ir 13,5 miljoni eiro, un vairāk nekā pusi no šīs summas veido Eiropas kohēzijas fonda līdzfinansējums. Šī estakāde un tai pieguļošie ceļi ir tikai daļa no senās idejas par nepieciešamību izveidot transporta kustību bez dzelzceļa šķērsošanas. Tagad komunālās saimniecības pārvaldes un citu pašvaldības iestāžu priekšā stāv svarīgs uzdevums – pagarināt estakādi līdz pat Kandavas ielai. Tomēr tas ir ilgs process, kas ir tiešā veidā saistīts arī ar iespējamo Latvijas dzelzceļa projektu – dzelzceļa elektrifikāciju. Ja mēs runājam par pārvada, turpinājumu, tā jau sanāk, pa lielam, ja šo mēs skatām kā vienu kārtu, tad tā ir kā otra kārta. Lai īstenotu šo otro kārtu, ir jāizstrādā būvprojekts. Un, lai to mēs izdarītu, lai sāktu izstrādāt šo tehnisko dokumentāciju, ir tātad iepirkums uz būvprojektu izstrādi. Domāju, ka būs arī varbūt kāda publiskā apspriešana. Un tātad komunālā saimniecības pārvalde, kas arī sākotnēji izstrādāja šo kopējo būvprojektu, ir pašlaik gatavot šo darbu uzdevumu. Un tad mēs redzam tās izmaksas, kas pašvaldībai ir nepieciešamas. Viņai tiesības lūgt, skatīties tos fonda finansējuma līdzekļus, kas būs nākamajā plānošanas periodā, lai īstenotu šo būvniecības ieceri. Nākamo ceļa pārvada posmu veiksmīga realizācija būs atkarīga gan no projektēšanas procesa, gan arī no ārējā līdzfinansējuma nodrošināšanas. Tikai pēc tām būs iespējams samazināt 18. novembra ielas noslogojumu un organizēt alternatīvu satiksmi, kuru netraucēs dzelzceļa pārbrauktuves. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.